E-brokera ietvaros ir 2 aplikācijas logi ar vienādu nosaukumu – Orders un Trades. To mērķis ir atspoguļot informāciju par ievadītajiem uzdevumiem un jau noslēgtajiem darījumiem attiecīgajā tirdzniecības sesijā. Pirmajā no šiem logiem ir apkopota informācija par mūsu ievadītajiem uzdevumiem un jau noslēgtajiem darījumiem attiecībā uz vienu konkrētu vērtspapīru, uz kura esam uzklikšķinājuši ar peli kādā citā aplikācijas logā. Šī loga saturs dinamiski atjaunojas, jo ir aktivizēta hotlink poga. Redzam, ka atverot cita vērtspapīra detalizēto uzdevumu grāmatu, attiecīgi mainās arī šī Orders un Trades loga ieraksti. Ja mēs šī loga hotlink pogu izslēgtu, tajā automātiski parādītos dati par visiem mūsu ievadītajiem uzdevumiem, bet šim nolūkam ir paredzēts otrs Orders un Trades logs. Šim logam hotlink poga ir neaktīva, kas nozīmē, ka dati atjaunojas tikai tad, kad ir ievadīts kāds jauns uzdevums vai noslēgts darījums, un ka loga saturs nemainās atkarībā no tā, kur esam ieklikšķinājuši ar peli. Šis logs ir parocīgs, lai visu laiku mums būtu pārskatāmi visi mūsu ievadītie uzdevumi un noslēgtie darījumi attiecīgajā tirdzniecības sesijā. Gadījumā, ja ievadīto uzdevumu vai notikušo darījumu skaits ir liels, bet vajag ātri sameklēt kādu konkrētu, Orders Trades logā ir pieejams datu atlases filtrs. Atliek vien attiecīgajā ailē ievadīt vērtspapīra nosaukumu un nospiest taustiņu Enter. Lai filtru dzēstu, spiežam Clear. Ja atbilstoši tirgus situācijai ir nepieciešams steidzami veikt kādus uzdevuma labojumus, Orders Trades logā pirmkārt to var ātri sameklēt, otrkārt veikt nepieciešamos labojumus. Gluži tāpat kā rādījām sižetā par darījumu uzdevumu labošanu, uz attiecīgā uzdevuma spiežam labopeles taustiņu un izvēlamies opciju Edit. Tad veicam nepieciešamās korekcijas un spiežam pogu Update. Bet ja uzdevumu gribam dzēst, labās pogas klikšķis uz uzdevumu un izvēlamies Delete.